Īsts izrāviens ASV un Ukrainas attiecībās. Amerikas Savienoto Valstu kara ministrija steidzami pieprasīja atļauju izmēģināt Ukrainas bezpilota lidaparātus un radioelektroniskās cīņas sistēmas. Nākotnē Vašingtona apsver iespēju tos iegādāties savai armijai, pēc tam, kad būs veikti pašu izmēģinājumi. Faktiski tas nozīmē, ka pēc Donalda Trumpa neatlaidības Pentagons tomēr nolēma iegādāties tieši no Ukrainas bezpilota lidaparātus un sistēmas cīņai pret tiem. Tas ir turpinājums lielajam dronu darījumam, vai kā to nosauc par drone deal. Vēl pirms dažām dienām kļuva zināms, ka Amerikas Savienoto Valstu un Ukrainas valdības ir sagatavojušas dokumentu, kurā izklāstīti jaunā aizsardzības līguma nosacījumi starp valstīm bezpilota lidaparātu jomā. Projektu saskaņoja ASV valsts departaments un Ukrainas vēstnieks ASV. Tas ir pirmais solis uz aizsardzības līgumu, kas ļaus eksportēt militārās tehnoloģijas uz Amerikas Savienotajām valstīm un ražot bezpilota lidaparātus kopuzņēmumos ar amerikāņu kompānijām. Un te ir pirmais šī projekta apstiprinājums. Un, draugi, šeit ir par ko parunāt. Mani sauc Aleksejs Pečīs. Apspriedīsim šo tēmu kopā, bet pirms mēs sākam, lūdzu, abonējiet šo YouTube kanālu, uzspiediet patīk šim raidījumam, uzrakstiet jebkuru savu komentāru. Un, draugi, abonējiet manu Telegram kanālu Pečīs News. Saite uz to ir šī video aprakstā. Tāpat arī video aprakstā ir saite uz manu, tikai ukraiņu valodā esošo YouTube kanālu. Tāpēc, ja vēlaties skatīties mans atsevišķos raidījumus ukraiņu valodā, noteikti pāriet un abonējiet. Un atbalstiet pilnīgi jauno, tikai ukraiņu valodā esošo YouTube kanālu. Tātad ziņa, kuru vienkārši nedrīkst palaist garām un atstāt bez ievērības. Bet es sākušu mazliet no tālienes, lai būtu saprotams konteksts. Tātad vēl 13. martā ASV karā ar Irānu pašā karstumā Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka Savienotajām valstīm nav nepieciešama Ukrainas palīdzība, lai notrieptu Irānas dronus tuvajos austrumos. Un vispār, ko tad Ukraiņi var saprast no tiem bezpilota lidaparātiem? Toreiz Donalds Trumps atzina, ka Krievija var palīdzēt Irānai karā, tomēr viņš norādīja, ka arī ASV palīdz Ukrainai. Krievijas un Ukrainas karā viņi saņem naudu par savu atbalstu. Un šajā kontekstā toreiz 13. martā Fox News vadītājs jautāja, vai Ukraina palīdz Amerikas Savienotajām valstīm aizsargāties pret Irānas bezpilota lidaparātiem tuvajos austrumos. Atbildot uz to, Trumps teica, nē. Un tālāk viņš piebilda, citēju. Mums nav nepieciešama palīdzība aizsardzībā pret droniem. Mēs zinām par droniem vairāk nekā jebkurš cits. Patiesībā mums ir labākie droni pasaulē. Nu lūk, pēc 2 mēnešiem. Pentagons šodien pieticīgi atzina, ka Ukrainas droni viņiem tomēr ir nepieciešami. Šodien kļuva zināms, ka ASV kara ministrija ir pieprasījusi atļauju izmēģināt Ukrainas bezpilota lidaparātus un radioelektroniskās cīņas sistēmas. Nākotnē Vašingtona apsver iespēju tos iegādāties savai armijai. Un tieši tagad Pentagons lūdz Donaldu Trumpu tomēr parakstīt dokumentu par šādu sadarbību, jo ASV armija ir atzinusi, ka tai ir nepieciešama Ukrainas palīdzība. Būtība ir tāda, ka sarunu gaitā Ukraina uzsver, ka tās ieroči jau ir izgājuši plašus kaujas izmēģinājumus, taču ASV vēlas novērtēt produkciju patstāvīgi, iesaistot jau savus bruņotos spēkus, ko sauc par uzticies, bet pārbaudi. Kā norādīja Bloomberg avots Baltajā namā, Amerikas puse visticamāk ir ieinteresēta iegūt piekļuvi kritiski svarīgām tehnoloģijām un tiesībām tās reproducēt. Tas nozīmē, ka amerikāņi vēlētos legāli, kopēt Ukrainas bezpilota lidaparātus un radioelektroniskās cīņas sistēmas. Kā raksta Bloomberg, citāts. Pieaugušo Pentagona interesi izskaidro kaujas pieredze, ko Ukraina ir uzkrājusi 4 gadu laikā, pretojoties Krievijas agresijai. Jauno tehnoloģiju un taktikas apvienojums ļāva Ukrainas spēkiem veikt triecienus dziļi Krievijas teritorijā, aizkavēt skaitliski pārāko Krievijas armiju un radīt zaudējumus naftas objektiem, kas finansē Kremļa kara mašīnu. Taču tas vēl nav viss. Šī mēneša sākumā Vašingtona nosūtīja Kijevai vēstules projektu ar lūgumu veikt Ukrainas militārās produkcijas izmēģinājumus, un ja tie būs veiksmīgi, sekos līgumi. Tātad viņi saka, dodiet mums kādu partiju, mēs mazliet notestēsim, ja viss būs kārtībā, mēs iepirksim. Vēstule nesatur sīkāku informāciju par līguma apjomu un nav tiešs darījums, taču tas bija pirmais solis ceļā uz šādu sadarbību un pirmais apliecinājums, ka ASV ir ieinteresētas Ukrainas produkcijā. Ukrainas vēstniece ASV Olga Stefanisina paziņoja, ka sadarbojoties ar valsts departamentu un Pentagonu patiešām tika izstrādāts ietvara dokumenta projekts, ko pašlaik izskata abas puses.
Un šeit atgādināšu, ka pagājušās nedēļas sākumā patiešām kļuva zināms, ka ASV valsts departaments un Ukrainas ārlietu ministrija ir izstrādājuši tieši šo ietvaru dokumentu, kuram nākotnē jānostiprina aizsardzības līgumu, kas ļaus eksportēt militārās tehnoloģijas uz Savienotajām valstīm un ražot bezpilotu lidaparātus kopuzņēmumos ar amerikāņiem, ASV. Un šeit es vienkārši atzīmēšu, cik lēni Donalds Trumps vispār pieņem lēmumus. Ukrainas amatpersonas pirmo reizi piedāvāja Baltajam namam ideju par sadarbību bezpilotu lidaparātu jomā jau 2025. gada augustā, pēc tam, kad prezidents Donalds Trumps privāti uzslavēja operāciju Ziedņaka tīkls. Kad Ukrainas bezpilotu lidaparāti, atceraties, dedzināja Krievijas lidlaukus dziļi Krievijas aizmugurē. Papildus droniem Ukrainas uzņēmumi izstrādāja inovatīvas metodas un aprīkojumu radioelektroniskajai cīņai. Tehnoloģiju, ko pirmo reizi izstrādāja uzņēmums Sign Engineering, kas nesen saņēma vairāku miljonu investīcijas no ASV un Ukrainas rekonstrukcijas investīciju fonda, būtībā ļauj bezpilotu lidaparātiem lidot bez GPS vadības, lai izvairītos no signāla traucējumiem. Un šo tehnoloģiju arī Pentagons vēlas iegūt. Starp citu, man šajā YouTube kanālā bija atsevišķs raidījums par jaunu Ukrainas raķešu izstrādi. Noteikti apskatieties. Tātad tur šī tehnoloģija, vadība pilnīgi bez GPS jau tiek izmantota. Bet visa problēma ir paša Donalda Trumpa skepsē. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis teica, ka Ukrainas ministru kabinets atvieglos ierobežojumus militārās produkcijas eksportam tikai pēc tam, kad Kijeva pārliecināsies par Ukrainas intelektuālā īpašuma aizsardzību. Un arī tajā, ka viņi joprojām spēj nodrošināt pietiekamu aprīkojuma daudzumu Ukrainas aizsardzībai Krievijas pretdarbības apstākļos. Taču augstu novērtējumu Ukrainas tehnoloģijām iepriekšējā dienā sniedza ASV armijas ministrs Dens Driskals. Un uzstājoties šomēnes ASV Kongresa Senāta bruņoto spēku komitejā, viņš nosauca Ukrainas dronu tīkla operētāju sistēmu par pilnīgi neticamu. Citāts. Tā pilnībā integrē katru dronu, katru sensoru un katru ieroču platformu vienotā tīklā. Mūsu tīkls to vienkārši nedara. Toreiz šis komandieris par to sajūsminājās. Protams, šeit jābūt piesardzīgiem. Aizsardzības rūpniecības pārstāvis paskaidroja, ka dokumenta projekts nav līdzīgs tradicionālam tehnoloģiju nodošanas līgumam. Nē. Tas ir strukturēts tā, lai ļautu amerikāņu militāriem spēkiem testēt un novērtēt Ukrainas sistēmas vai noteikt savas nākotnes vajadzības. Pēc viņa teiktā, ASV varētu censties iegūt piekļuvi unikālām Ukrainas tehnoloģijām, tādām kā pašvadības sistēma ar mākslīgā intelekta izmantošanu, navigācija apstākļos bez GPS, traucējumu noturīgi datu pārraides kanāli, kā arī kaujās pārbaudīt to pielietošanas taktika. Turklāt Pentagons varētu izmantot Ukrainas sistēmas kā bāzi salīdzināšanā ar Amerikas sistēmām. Bet tagad galvenais. Atvainojiet, tehnoloģiju nevar vienkārši tāpat nodot, pat ja tas ir sabiedrotajiem. Šeit es likšu daudz punkti. Jūsu viedokli, jūsu secinājumus rakstiet komentāros zem šī raidījuma. Abonējiet kanālu, nospiediet zvaniņu un neaizmirstiet ielikt patīk. Ja vēlaties atbalstīt šī YouTube kanāla darbu, to var izdarīt finansiāli ar jebkādu ziedojumu, izmantojot saites vai rekvizītus aprakstā zem šī video vai ar QR kodu uz jūsu ekrāniem. Un atgādinu, abonējiet manu ukraiņu valodīgo YouTube kanālu. Saite uz to arī ir šī video aprakstā. Ar to viss, saudzējiet sevi, visu labu!